Beidzās jautājumi. 12 minūtes pagājuši. Dzīve ir bezjēdzīgs dzīvnieku, pat peļu mocīšanas veids, saka Kurts Vannegūts. Ko tu domā par to, Pauli? Tagad es būšu spiest domāt par Jānu Šepkevicu. Kā reģiona ekspertu es tev pieteicu, mēs varam strauji nomainīt tēmu un reģionos. Tu esi izbraukājis ar Redim te un iztestējis dažādākas vietas. Kuras ir tādas vietas, kur braukt? Ja tu, piemēram, gribi, ja mēs par negatīvo piemēram, arhitektūras pieminekli uzcept gaļu, tad vai braukt uz Brakiem. Tur neviena nav, Rudolfa Laumeņa dzimtajās mājās. Neviens neko nepieskata, vārti vaļā un malka gar visu klēts sienu. Pilni braki malkas. Vienkārši, cik gribi, sausa, laba. Tad soliec vidū tur ugunskura, niedru jumti, guļbūves. Un tu vari dabūt tādu. Ugunsdzēsēju sapnis. Būtībā jā, priekš Latvijas mēriem tādu September 11 uztaisīt. Jā. Pilnīgi bez pieskatīšanas. Lustīga vieta. Vēl man patīk, ka brauc kaut kur tā uz Vidzemes pusi, tad pa ceļam vajag pasūtīt zivi. Vienkārši laicīgi. 2 stundas iepriekš. Tur aiz ceļiem ir tāds zivju dīķi, un tur veči vienmēr ir darbā, vienmēr kārtībā. Tu pazvani, saka, man vajag stori. Pamēram, tik lielu kūpinātu. Un viņi sataista to stori, svaigi noķer, sakūp, ieliek tādā vākumā. Tu viņu ar ko to vest mikriņā vai liftā. Viņa nesmirda un nesmako, bet ka viņa vākumā iepakot. Un tu vienā, kad brauc ar velosipēdu vai motociklu vai mašīnu, paņem to zivi līdzi, ved mājās vai zaļumos kaut kur ēd. Ļoti labu štēli tā ceļamā, man tā liekas. Viņi tad, sēž tik gatavi visu laiku storas. Viņam ir pilns dīķis ar storēm, un viņi ļoti ātri māk tur. Bērniņš piedzima! Mama! Klausies, liekam vārdā Florīts. Pierunājām. Florīts. Šeit būs Florīts. Un nebrauk kur? 2 mēs kur nebraukt? Vai kur pagaidām nebraukt? Jo iespējams, ka viņi strādā pie tā, ka tur jau jāsāk braukt. Ja tu nevajag braukt tur, kur tu esi jau bijis. Tas pilnīgi droši. Tos var izstrīpot. Ērgļos es esmu bijis. Tā nebrauc. Bet Brakos bija? Brakos nē vēl. Tā es domāju, ko tā malka tur stāv. Jā, es esmu nasks uz malku. Jā. Mēs Ēriku Palkovnieku, mums ir tāds triecienu korespondents. Ļoti labs. Jā, mēs viņam ik brīdim kaut ko pajautājam. Viņš pārsvarā intervijā dabū kaut ko citu. Vienīgais labi, ka viņš nedabū muti. Ja viņš brīžiem tur balansē uz robežas, tas parciņos visādi gadīties. Jā, bet viņš tagad bija ielās noskaidrot, kas ir ar satiksmi noticis. Kā pilsētā ir satiksme, jo tā ir svarīga lieta, kas mums visu laiku ir interesējusi, kur tur arī es varu pētīt diezgan labi un kā viņam gāja. Mēs apstīsimies video tagad. Lūdzu video. Rīgā ir daudz ceļu, ielu, daudz arī satiksmes dalībnieku. Bet ko patiesībā cilvēki domā par satiksmi Rīgas ielās? To mēs noskaidrosim. Ērika, te Dievs, par satiksmi, lai runā Timrods. Tu noskaidro, kas ir svēta lieta. Nopietni? Nē, pa jokā. Come on! Ērika, tagad aiziet. Labi, mēs gribam noskaidrot, kas ir jums svēta lieta. Svēta lieta. Jā. Pagaidiet, man padomāt. Jā. Veselība, miers pasaulē. Tādas stabilās vērtības dzīvē noteikti. Ģimene, mans sunīts, darbiņš. Ir kaut kas ir vissvētākais? Jā, tas ir smaidīt visu dienu un būt pozitīvam, ne jau to, ka tu esi kā saskāps citrons. Nomazgāties no rīta. Jā. Tas ir по-любому. Дипломатический корпус. Latvijas Republikas diplomātiskais korpus. Savienot Nacionālās operas un anglikāņu baznīcas un Anglijas vēstniecības, kas kuri anglikāņu baznīcas uz spēkus. Kas jums svēta lieta? Nav svēta lieta. Pateikt paldies kādam, kam neesmu pateikusi. Var pavaicāt jums jautājumiem? Mēs varam Ingro. Var jautājumi pavaicāt? Sorry, I don't speak it. I don't speak this language. Latvian? This is Latvian language, yeah. Cool, okay. Good. Tur jau dažreiz valoda nav svarīga vispār, jā. Man viss mocībās. Mocībās?
Jāceļas agri uz rītu, jāiet uz tehnikumu. Jākā tramvajā, jāstāv. Šitās bija visas nesvētās lietas, ja? Jā, no rīta grūti celties. Ok. Nu, vispārējais tā tad ir svēts. Jā. Nu, ziniet, ko vecam cilvēkam šitādas lietas jautā. Svēta lieta. Svēta lieta, nu kas ir svēta lieta? Nu kas ir? Nu kas ir? Nu, viss kaut kas tagad ir svēts. Šie te bezskarīgie jautājumi? Nē, šitie man liekas sakarīgi jautājumi. Ir redzēts šitie video, kur tas bezskarīgās jautājums jautā. Nu, re, ka es te izveidoju šitādu sarakstu. Nezinu, vai tas ir tas īsti, ko tu gribēji. Vispār jau es gribēju noskaidrot, kā mums te ar satiksmi iet, bet, nu, ņem par labu speciāli tev un pusnakšavām 7 ar Jānis Kuteli. Nu, tāds pētījums par satiksmi. Es domāju, ka mēs varētu drīz sākt pētīt palkaunieku dēļ to kaut kādu cilvēku emocionālo stāvokli parkos. Ja mēs, ka visi putnu galvas un pilnmēnesi vēsturi rakstītāji arī sāks pulcēties, lai izteiktos, ja viņi gaidīs, ka viņš nāks atkal. Gribētu pajautāt tavu viedokli par pārējiem teātriem, bet tu strādā Dailes teātrī daudzāk. Un jautāt tev par citiem teātriem, liekas, būtu diezgan nekorekti, ņemot vērā. Nu, tas kā tev šķiet? Nu, tā man šķiet. Jā, labi. Tā man šķiet. Jo, ja tu man jautātu, ja tu man jautātu par maniem konkurentu raidījumiem, par panorāmu vai nekā personīgi, es arī nerunātu. Nu, jā, nu, tomēr, zin kā, konkurence. Nejābūt tīrai. Bet man gribējās parunāt, tāpēc mēs izdomājām labu veidu, kā par to parunāt. Caur teātra simboliku, proti saldējumu kokteili un rasolu. Un tā būs tagad tāda atrakcija. Nelēs, tev būs jāpasaka, līdz ar to mēs arī sapratīsim, jā, droši. Tev būs jāpasaka, kurš no šiem ir no kura teātra. Tātad, vai tu uzreiz jau, jānosauc, kas mums ir par pretendentiem. Ir pat atbilžu varianti? Mums ir 4 gabi, ja, 4 gabi, kā tu redzi. Viens ir no Dailes teātra, viens ir no Nacionālā teātra komplekts, viens ir no Jaunārīgas teātra komplekts. Mēs prasījām arī Krievdrāmas teātrim, viņi nesaprata jautājumu. Ļoti labi. Reāls stāsts. Kuri tad bija teātri? Dailes šitas nams? Dailes mūzikas nams, Jaunasīgas teātrs, Nacionālais teātrs. Nu, Nacionālais, domāju, varētu būt tas. Nu, šitas varētu būt to trauciņu, to bleķi. Kā tā? Es te iedomājos, Nacionālajā piestāvēt tāds trauciņš. Stilīgs trauciņš. Es varētu rekomendēt Nacionālam turēties pie šiem trauciņiem, jo tā auditorija ir vienaudž šiem trauciņiem, kas tur ir. Jā, tad vēl bija 2 Dailes un Jaunais. 2 Dailes un Jaunais. Nu, tāda ķēmošanās ar kantēnām bļodiem, tas varētu būt Jaunais Rīgas teātrs. Nu, tad mums paliek tas 2 Dailes, ja? Jā, tātad tas ir Nacionālais, šis ir Jaunais, ja? Jā. Nu, tajā Dailē, kur es strādāju, neatceros, ka kāds būtu tādus fitodizainu tur licis uz maliņām kokteilim. Un tādu karotu. Tas ir augusts kaut kāds. Kaut kas tāds. Pizzāle. Tikpat ēdams kā kļava lapas, apmēram. Nu, ja izspiež. Jā. Spiest tā kā tad es teiktu, ka tas ir tā jūsu tad Daile, varbūt šitāda varētu, pieņemsim, būt, nu, tā Dailes teātrs, jā, mūsu Daile, jo tur visi tā vienkārši funkcionāli un bez cacām, es tā te. Nu, tur viss ir vislabāk. Nē, klasiski, tā bez smukas karots, bez fitodizaina uz glāzes malas un bez kantēnām bļodiņiem. Nu, tā ko mēs esam uzminējuši, ko ne? Es nezinu. Man nav ne jausmas. Nu, es neatceros, kurš ir kas, tu atceries? Es atceros. Šīs ir Dailes teātrs, šis Dailes mūzikas nams, tas ir Nacionālais teātrs un tas ir Jaunais Rīgas teātrs. Kur man ir jāskatās? Kozmen, palīgā. Ļoti labi. Tagad mēs celsim paplāt, metīsim ar Rosalu uz galvas. Kozmen cel pats. Kā tu to iedomā? Pats cel. Jērtē. Bezjēdzīgais fizāls ir tas Jaunārīgas teātris. Jā, tagad viens ir garām. Tātad -1. Nu, jā, ja tu savāks 5 punktus, dabū balvu. Nacionālais teātris. Kantainas bļodes. Izrādās, tas noteikti ir pie O-kartes tās jaunās zāles, nelielajā zālē. Jā. Tātad, šis ar Nacionālo teātru. Nu? Dailes mūzikas nams! Tavējie? Manējie. Pagaidām -3. Vienaudži atnākuši. -3. Ja tu kaut vienu uzminēsi, varēsi ēst. Kas tas varētu būt Dailes teātris? Uzminēji. Jā, vienu uzminēji. Man liekas, ka no manis pilnīgi pietiek, es uzminēju savējo. Tā vajadzētu būt. Viss tīri papīri. Jā. Vai ne? Viņš tūlīt. Domāju, ka Leļu teātri arī viņi nesaprata, ka viņš prasīšu to jautājumu. Nē. Nu, Leļu teātrī tur ir tāds maziņš un tāds pašām jākustina Rosals.
Un tad tu viņu var dabūt ārā. Un es tāds kā. Tā nav leļa teātrī.